Kurš bija tas viens produkts Laimas vai Staburadas rūpnīcā, kas nesa vislielāko peļņu, bet par ko neviens pat neaizdomājās, ka tas varētu būt tas produkts? Ir tāda situācija, ka mēs uzzinām, mums kaut kur pazūd. Finanses ir nesakritība. Un mēs tagad palūdzam žanra ekspertus paskatīties, kas tur ir. Te kāds izstrādājis schēmu, lai iznestu no ražotnes produkciju. Mēs meklējam tālāk, mēs uzzinājām, ka noplūdīja tikai caur vienu produktu - torte cieleviņa. Tā summa ir, viņa nav mega, bet viņa ir 5000 eiro kaut kas tāds, kas nav maz. Iedomājieties, pārreķina tortēs. Tas interesantākais bija, kā tas tiek tirgots. Tā schēma bija tāda, tur ir cilvēku grupa, dabūna ārā tās tortes, un viņas tiek piedāvātas sekretārītēm. Dažādos lielos uzņēmumos, kuriem ir regulārās vārdienas, dzimšanas dienas, viņiem piedāvā tās cieleviņas par relatīvi mazāku cenu. Ja viņi maksā, 7 eiro, tad tur piedāvā pa 4. Cieleviņa attiecas uz Staburadu, bet Laimas aspekts bija šokolāde. Toreizējā Laima, tas ir līdz 2016. gadam, Rīgas pilsētā bija vieta, kur smaržoja pēc šokolādes. Tas bija tajās rajons, Krišāna Barona iela un Brības iela. Smaržoja nevis tāpēc, ka tur tika ražota šokolāde, bet tāpēc, ka tika iepirktas kakao pupiņas no ganas, kas tika vestas uz Miera ielu, un tur viņas tika pārstrādātas un ražotas, un tika ražota šīs šokolādes masa.